Vai ir iespējams, ka vai nu demokrāti vai republikāņi var izolēt antisemītus un ekstrēmistus savās rindās? Pēc 7. oktobra pieaugusī naids pret ebrejiem ir novedusi ne tikai pie naidīgu pūļu parādīšanās, kas vērsts pret ebrejiem ar iebiedēšanu un vardarbību koledžu un universitāšu pilsētiņās un Amerikas pilsētu ielās, bet arī pie tā, ka pieņemamā diskursa robežas pieņemamajai diskusijai ir pavirzījies tā, ka asiņu apmelojumi tiek regulāri izplatīti mūsu politiskajās diskusijās un galvenajos ziņu avotos, piemēram, New York Times. Vai 2026. gada vidustermiņa vēlēšanas nesīs vēl vairāk panākumu Izraēlas nīdējiem un antisemītiem? Vai arī politiskais process un amerikāņu tautas saprātīgums novedīs pie tāda cilvēku kā Grējams Platens un Abduls El-Sajīds sakāves, tāpat kā tas jau notika ar Tomasu Masiju un Morīnu Galindo? Šonedēļ raidījumā Think Twice mēs dziļāk iedziļināmies ekstrēmisma politikā kopā ar žurnālistu un autoru Deividu Harsanyi. Sveiki un laipni lūdzam raidījumā Think Twice. Gan republikāņi, gan demokrāti 2026. gadā cīnās par savas politiskās būtības dēļ, un šīs cīņas iznākums ir tālu no skaidra. Ekstrēmistu un antisemītu, piemēram, republikāņu partijas pārstāvi Tomasa Masija un demokrātu partijas pārstāvis Morīnas Galindo sakāve priekšvēlēšanās Kentuki un Teksasā pagājušajā mēnesī radīja zināmu optimismu, ka antisemītisma normalizācija, kas kopš 7. oktobra ir kļuvusi par regulāru Amerikas politikas un žurnālistikas iezīmi, varētu būt uz norieta. Un ir ļoti ticams, ka tādi kā Grējams Platens un Abduls El-Sajīds, kuru panākumi varētu parādīt, ka šādiem pret ebrejiem, pret Izraēlu un pret Ameriku vērstiem ekstrēmistiem nav nekādu ierobežojumu iegūt galvenā liberālā strāvojuma atbalstu, galu galā zaudēs 2026. gadā. Taču nav noliedzams, ka spēki, kas stāv aiz antisemītisko sazvērestības teoriju izplatīšanos, ir ieguvuši ne tikai stabilu atspērienu punktu abās partijās, bet tos vairs nevar atgrūst atpakaļ uz galēji kreiso un galēji labo politiskajiem purviem, kur tiem būtu jāatrodas. Vai vismaz ne pārskatāmā nākotnē. Neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par demokrātu partijas intersekcionālo bāzi vai populāriem podcasteriem labajā pusē, asiņu apmelojuma izplatīšana par ebrejiem vairs nevienmēr noved pie diskvalifikācijas. Un tas ir radījis jaunu un satraucošu realitāti Amerikas politikā, ko nevar ignorēt. Lai to apspriestu, pie mums šonedēļ atkal viesojas viens no asākajiem mūsdienu politikas analītiķiem. Deivids R.S. ir vecākais rakstnieks laikrakstā Washington Examiner un raksta autors New York Post un National Review, kā arī kopā ar Moliju Hemingveju vada podkāstu You're Wrong, raidījumā Federalist Radio Hour. Viņš ir 6 grāmatu autors, tostarp Eurotrash, kāpēc amerikāņiem jāatsakās no mirušā kontinenta neveiksmīgajām idejām, un 2024 The Rise of Blue Onon, kā demokrāti kļuva par sazvērestības teoriju partiju. Deivid Harsanyi, laipni lūdzam atpakaļ raidījumā Think Twice. Paldies, ka uzaicinājāt novērtēt to. Deivid, liels paldies, ka atkal atradi laiku pievienoties mums. Pirms es jautāju tev par konkrētiem ekstrēmismu un antisemītismu piemēriem, kas šodien pastāv abās lielākajās partijās, un par to, kā katra no tām tiek galā ar šo parādību izolēšanu. Es domāju, ka jautājums, ko vispirms vēlētos tev uzdot, ir par to, kā radās viena konkrēta uzskatu kopa, kas, manuprāt, ir sakņota dažas no sazvērestības teorijām, kuras tu apspriedi savā grāmatā Zilais un On, proti anticionisms, kas, manuprāt, nav atšķirams no antisemītisma. Pārvietojas Overton logā pieļaujamai diskusijai galvenajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī šķiet pastāv frakcijas abās partijās. Wow, tas ir labs jautājums. Es domāju, es vienkārši uzskatu, ka tas ir tāpēc. Neviens nekad nedomātu būt rasistisks un sazvērestību teoriju piekritējis tādā veidā, kā tas ir attiecībā uz ebrejiem, piemēram, pret afroamerikāņiem vai jebkuru citu. Un tas ir tāpēc, ka anticionisms viņiem dod šo aizsegu, tas ir kā vārti, lai varētu teikt jebko, ko vēlies. Cionists ir eifēmisms ebreju cilvēkam. Bet pat pašā anticionismā ir iestrādāts tas pats. Es teiktu, ka tev ir nepatika vai riebuma pret Izraēlu vai kaut kas tam līdzīgs.
Tu vari vainot ebrejus šeit vietējā līmenī par visām šīm vecajām klišejām par ebrejiem. Kontrolē mēdījus, kontrolē naudu, spēj atcelt vai atbrīvoties no politiķa, kas viņiem nepatīk. Tāpēc tas vienkārši ir kā radīts šāda veida naidam, kas, manuprāt, vienmēr ir pastāvējis. Noteikti progresīvo vidū pret pašiem ebrejiem, bet arī starp izolacionistiem un paleokonservatīvajiem, kuri, manuprāt, paši ir ļoti tuvu progresīvajiem. Godīgi sakot, Tuckers Carlsons ir daudz tuvāks Hasanam Paikaram nekā cilvēki iespējams vēlas atzīt. Patiesībā es teiktu, ka viņi ir salīdzinoši neatšķirami, izņemot varbūt dažus kultūras jautājumus. Un es pat nezinu, vai tas vairs ir taisnība. Tātad tas vienmēr ir bijis. Es domāju, ka tā ir mana atbilde zināmā mērā. Tagad tas vienkārši ir pieļaujams, jo mēs esam iznīcinājuši stigmu. Paldies, ka klausījāties raidījumu Think Twice. Neatkarīgi no tā, vai klausāties mūs kādā no podkāstu platformām, vai skatāties mūs tiešraidē Facebook, X vai JNS YouTube kanālā, lūdzu atzīmējiet patīk un vai abonējiet JNS, nospiediet zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus un atstājiet mums labas atsauksmes. Tāpat papildus raidījumam Padomā divreiz ir arī Jonatana Tobina ikdienas podcasts, kurā es dalos ar jums ar jaunākajām ziņām un analīzi par nozīmīgākajiem jautājumiem, ar kuriem mēs šodien saskaramies. Jūs varat atrast ikdienas raidījumu ar nosaukumu Jonatana Tobina ikdiena JNS kanālā, jebkur, kur klausāties podkastus. Un tagad atgriežamies pie šodienas programmas. Es domāju, ka ir konkrēti apstākļi abās pusēs, kas to ļauj. Es domāju, ka progresīvie noteikti ir ietekmēti, ziniet, no tādām toksiskām ideoloģijām kā kritiskā rasu teorija, kolonizātori, koloniālisms, intersekcionalitāte un, ziniet, arī Tucker Carlson tipa cilvēkiem. Un pat cilvēki, kuri ir vēl trakāki par viņu. Viņiem ir savs īpašs, ziniet, sazvērestības teorija kopums, kas viņiem ļauj, kas padara vieglāku, ziniet, antisionisma un pat antisemītismu izplatīšanu. Padara to viņiem viegli pieņemam. Bet abi nonāk pie viena un tā paša secinājuma. Jā, tā ir. Un tas nav nekas jauns. Mēs visi to zinām. Es domāju, ja padomā par to, kā lai to pasaka. Sieviešu gājiens vai Black Lives Matter vai jebkāda cita progresīva kustība vienmēr bija, vienmēr pastāvēja šis. Es domāju arī sieviešu gājienā. To vadīja tādi kā Farrakāns, kas, ziniet, ļoti viegli saplūst ar to, kas notiek. Es domāju, būtībā tā ir gandrīz tāda pat retorika. Un starp citu, jūs zināt, bija tas incidents ar Randa Pāla dēlu, kur viņš izvērsa antisemītisku tirādi. Es atcerējos to un vainoju to piedzeršanās dēļ. Jā. Es neju, zini, kad man ir nedaudz par daudz, es neju tajā virzienā. Tā ka es neesmu pārliecināts. Es domāju, ka tas kaut kādā ziņā ir kā patiesības serums. Bet, zini, tas man atgādināja, ka Rons Pols bija tās ziņu lapas, esmu pārliecināts, ka tu atceries, kurās bija pilns ar tādām lietām. Un viņš taču ir vectēvs. Viņš ir vectēvs. Jā. Tātad vectēvs tātad. Šādi tipi vienmēr ir bijuši. Tagad viņi vienkārši ir populārāki, un tas ir ieguvis lielu popularitāti podkāstu veidotāju dēļ. Nedomājiet, ka es kļūdos, arī Ņujorkas laiks piedalās, tikai savā izsmalcinātākā veidā. Bet es domāju, ka tāpēc, ka mediji šādā veidā ir kļuvuši demokrātiskāki. Nav redaktori, tev vairs nav jābūt smalkam. Un tam ir zemas izmaksas. Sabiedrībā vairs nav nekādu reālu seku par antisemītismu. Ja esi rasists, par to vēl joprojām ir jāmaksā. Ja esi antisemīts, praktiski nekādu seku nav. Tu redzi, ka to dara komiķi, tu redzi, ka to dara podkāstu vadītāji, un zināmā mērā to dara arī galveno mēdīju pārstāvji. Jā, es domāju, ka tā ir taisnība. Par The New York Times mēs runāsim nedaudz vēlāk šajā raidījumā, bet tagad es gribu parunāt par to, kā Republikāņu partija un demokrāti tiek galā ar antisemītu izolēšanu, antisemītiem. Antisemītisms ir problēma gan kreisajā, gan labējā pusē. Taču ir iespējams justies drošāk par to, kā viena no pusēm tiek galā ar ebrejnīdēju izolēšanu. Un kādu lomu, jūsuprāt, spēlē mūsu diskusiju un politikas ārkārtīgi partizānais gars, kad runa ir par šādu cilvēku apkarošanu? Man ir skaidrs, ka republikāņi dara labāku darbu, jo Mēsijs ir prom. Marjorija Teilora Grīna ir prom. Problēma man ir tāda, kāpēc viņi ir prom. Vai viņi ir prom tāpēc, ka bija antisemīti? Es neesmu par to pārliecināts. Es domāju, ka viņi ir prom, jo Donalds Trumps viņus vairs īsti neizmantoja, un tam bija labi iemesli. Un tam bija labs iemesls Trumps, kā izrādās, jā.
Tieši tā, tas lielā mērā bija saistīts ar Epsteina lietām, un tagad, redz, ir parādījusies Epsteina klase, vēl viens jauns eifēmisms noteikti tipa cilvēkiem. It kā Epsteins būtu rīkojies kaut kādā ebreju veidā, it kā tāds vispār pastāvētu, tāds jēdziens, bet viņš tā nerīkojās. Tātad viņi dara labāku darbu, un viņi tiešām ir labāki. Viņi ir labāki, zini, par to nav šaubu. Republikāņu partijā ir mazāk antisemītu, vismaz noteikti starp ievēlētajiem republikāņiem, nekā ir kreisajā pusē. Viņi ir visur. Tagad labajā pusē nav neviena Mom Donija. Bet tas nenozīmē, ka viss ir lieliski, bet manuprāt ir labāk. Un es nezinu, ko nesīs nākotne, bet šobrīd ir labāk. Jā, es domāju, ka tā ir taisnība. Es domāju, ka ievēlētā republikāņu partija, tagad, kad Mēsijs ir uz iziešanas ceļa, tu zini, noteikti pārstāvu palātas frakcija, pārstāvu palātas republikāņu frakcija ir gandrīz vienprātīgi pro-izraēliska. Demokrāti labākajā gadījumā, labākais, ko varētu teikt, ir tas, ka viņi ir sašķelti. Bet, zini, pat mērenie tādi kā pro-Izraēlas demokrāti ir ļoti klusi, izņemot Johnu Fettermanu. Un viņš zina ar vienu kāju, vai varbūt pat ar pusotru kāju jau ir ārpus demokrātu partijas šobrīd. Vai viņš vispār mēģinās kandidēt uz pārvēlēšanu? Tātad es domāju, jautājums ejot vasaras mēnešos ir tāds, ka, lai gan viņu skaits joprojām ir salīdzinoši mazs, kreisā spārna kongresa grupa ir atstājusi milzīgu ietekmi uz demokrātu partiju kopš tās sākuma pēc 2018. gada vēlēšanām. Ja kā varētu notikt Griemas platforma, Platers un Abduls El-Sajets, lai minētu divus konkrētus cilvēkus, šoruden tiks ievēlēts senātā. Kā jūs domājat, ko tas nozīmēs demokrātu partijai un tās nākotnē, ja senātā būs sava grupa, tāpat kā pārstāvju palātā? Viņi iegūs arvien vairāk varas. Un praktiski nav neviena, kas patiesi iebilst šiem cilvēkiem jebkādā reālā veidā. Es domāju, ja padomā par Platneru, tad tas nebija nacistu tetovējums, kas patiešām lika kādam teikt, nē, paldies. Tas bija, ziniet, tas bija viņa tās seksa lietas vai kas nu tagad notiek, un esmu pārliecināts, ka tādu būs vēl vairāk. Bet grupa ir paplašinājusies arī uz ietekmīgajiem, vai ne? Tagad Van Hollands raksta viedokļu rakstus New York Times. Marylandas senators. Jā, Marylandas senators, un ziniet, Marylandā iespējams es neesmu skatījies, bet pieņemu, ka ebreju iedzīvotāju skaits tur ir salīdzinoši liels. Un es domāju, es vienkārši zinu, ka lielākoties balso par demokrātiem. Jā. Jā, tieši tā. Un viņam nav nekādu problēmu to darīt. Tas viņam nekaitēs nekādā veidā. Jo daudziem sekulārā ebreju establishmenta pārstāvjiem tas vienkārši nerūp. Tā nav tā, ka uz viņiem tikt izdarīts spiediens kļūt mazāk ekstrēmiem. Viņu ekstrēmisms tagad ir kā vēzis partijā. Jā, Čaks Šumers. Tas nacistu tetovējumu puisis Meinas štatā, Čaks Šumers, tu zini, tiklīdz viņš uzvarēja, Čaks Šumers bija klāt, un es to saprotu. Tu esi partijas pozīcijā, bet vai viņam nevajadzētu vairāk strādāt jau sākotnējā līmenī, lai mēģinātu atturēt šos cilvēkus? Tu to redzi Mičiganā, El-Sajets vai kā viņi tur sauc. Viņš, zini, nav daudz izveidot. Es domāju, ir cilvēki, kas kandidē, bet nav tādas vienotas piepūles, lai mēģinātu apturēt, kādu tu esi redzējis republikāņu partijā. Es domāju, visa Mēsija lieta tika virzīta no republikāņu partijas vadošās daļas atkal kādu iemeslu dēļ. Es nedomāju, ka tas izskatās labi. Zini, ļoti iespējams, ka ja viņi nonāks pie varas, viņi sāks iesniegt likumprojektus, kas pārtrauks finansējumu, piemēram, Izraels bruņojumu finansēšanu. Vai bloķēs viņiem iespēju iegādāties ieročus un tam līdzīgi. Es domāju, ka tu to redzēsi, un tāpēc vismaz man šķiet, ka Izraēlai būtu svarīgi sākt domāt, un es zinu, ka Netanjahu to ir pieminējis, domāt par lielāku neatkarību šajā ziņā. Jā, es domāju, ka tā ir taisnība, un es domāju, ka tas ir gudrs lēmums, ko Izraēlai vajadzētu pieņemt ilgtermiņā. Bet es domāju, ka simbolisms tam, ka jau 40 demokrātu partijas senatori ir nobalsojuši par ieroču pārdošanas pārtraukšanu Izraēlai kara laikā, parāda, kurp demokrātu partija virzās. Tagad, sperot vēl vienu soli tālāk un iedziļinoties demokrātu partijā, vai jūs domājat, ka pro-Izraēlas demokrātiem ir nākotne? Kāds tāds kā Pensilvānijas gubernators Džošs Šapīro, viens no daudziem demokrātu partijas prezidenta amata kandidātu gribētājiem 2028. gadā, rīkojas tā, it kā viņš varētu izsmalcināt tik galā ar pieaugošo naidīgumu pret ebrejiem un Izraēlu savā partijā, sakot, ka viņš ienīst Netanjahu un cerot, ka ar to pietiks, lai apmierinātu kreisos, neprasot viņam atteikties no jebkādas pieķeršanās Izraēlai. Kas viņam ir ļoti grūti, jo, kā zināms, viņš ir ļoti cieši saistīts ar ebreju kopienu.
Taču daudzi demokrātu partijas atbalstītāji patiešām uzskata, ka Kamala Harisa zaudēja Trumpam 2024. gadā, jo viņa un Joe Baidens pēc 7. oktobra nebija pietiekami naidīgi noskaņoti pret ebreju valsti. Un es nepazīstu nevienu, kurš domātu, ka Džons Fetermans, kurš ir viens no retajiem patiesi Izraēlu atbalstošajiem demokrātiem, varētu uzvarēt demokrātu partijas priekšvēlēšanās, kad viņa pilnvaru termiņš beigsies 2028. gadā. Vai tavuprāt, 2028. gadā būs iespējams, ka demokrātu partija izvirzīs kādu kandidātu, kurš neapvainos Izraēlu genocīdā, vai nebūs atklāti naidīgs pret to, vai vismaz neatbalstīs, piemēram, ieroču embargo? Maz ticams. Es domāju, ka viņiem iespējams būs mērenāks tonis nekā, piemēram, aktīvistu aprindām, bet, godīgi sakot, man šķiet ļoti maz ticams, un es varu kļūdīties, es ceru, ka kļūdos, ka jebkurš ebreju izcelsmes cilvēks vispār varētu tikt izvirzīts par kandidātu. Es vienkārši nedomāju, ka aktīvisti to pieļautu. Pat klausoties Šapīro, dažreiz es domāju, kas notiks, kad Netanjahu vairs nebūs. Kas tu zini, ko viņi tad teiks? Tas ir savā ziņā smieklīgi, jo viņš ir bijis tik ilgi, ka viņi to izmanto jau mūžīgi. Tas man atgādina, kā demokrāti nekad nevar vērsties pret ieroču īpašniekiem vai pašu ieroču jautājumu. Vienmēr vainīga ir NRA. Tas viņiem ir viegls salmu cilvēks, kuru vienkārši turpināt sist. Un Netanjahu viņi izliekas, ka ir tas, pret kuru viņi ir, lai gan lielākajai daļai lietu, ko viņš patiesībā dara Izrēlā, ir plašs atbalsts, vai ne? Vienkārši jautājums ir, vai viņš to dara kompetenti, vai viņš to dara pareizi, vai viņa tonis ir pareizs, vai tas ir pareizi. Bet jā, Izrēlā vairs nav īstas radikālās kreisās puses. Tātad politiskās klases konsens ir tur, kur ir Netanjahu. Ko viņi darīs, kad tas beigsies? Es domāju, ka līdz tam laikam viņi būs pieņēmuši antisionismu kopumā, kāds ir demokrātu partijā, un tas vairs nebūs svarīgi. Es esmu pārliecināts, ka tu redzēji to aptauju, kurā teica, ka pat jaunie ebreji vēlas divnacionālu valsti. Tagad es neticu, ka viņi patiešām saprot, ko tas nozīmē, bet arī aptaujas ticamība ir atkarīga no tās izlases, kas patiesībā tiek aptaujāta. Bet es varu iedomāties, ka tā varētu būt demokrāta partijas nostāja nākotnē. Tā kā, jā, es aizmirsu, kāds bija jautājums, bet es domāju, ka mēs... Nē. Tā bija demokrāta partija. Nē, jā, nedara to. Un, zini, es nedomāju, ka kāds demokrātu kandidāts 2028. gadā, kurš būtu tikpat pro-izrēlisks kā Džošs Šapīro, kuru es ļoti labi pazīstu, varētu tikt nominēts. Viņš ir kaimiņš, draudzes biedrs, un mūsu bērni kādu laiku gāja vienā skolā un vienā klasē. Atceros, kā 2008. gada sākumā viņš mēģināja man pārliecināt, ka Baraks Obama būs labs Izrēlai, jo viņš jau agrāk bija ieguldījis uzticību Barakam Obamam, kad viss pārējie atbalstīja Hillary Clintoni un beigās no tā neko neieguva. Bet galu galā viņš ir pakāpeniski virzījies uz augšu. Jā, viņš ir interesantā pozīcijā, un es īpaši neticu viņa izredzēm tikt ievēlētam par prezidentu. Bet tāds viņš ir. Viņš šķiet talantīgs politiķis, un ja demokrāti būtu nopietni, tieši šāda tipa cilvēku viņi izvirzītu. Es domāju, viņš uzvarēja, ja nemaldos, viņš uzvarēja tajā pašā gadā uzvarēja Trumps, vai vismaz viņš uzvarēja štatā, kur uzvarēja Trumps. Un tas ir tieši tāda veida štats, kur tev ir jāuzvar, lai uzvarētu valsts mēroga vēlēšanās. No tā nevar izvairīties. Visticamāk, tev ir jāuzvar Pensilvānijā. Tāpēc tas šķiet ļoti dīvaini. Lielākā daļa šo citu štatu nav, tie tiešām nav brīvi pieejami. Ir ļoti maz tādu, kas ir. Un šis šķiet kā cilvēks, kurš varētu uzvarēt šajos štatos. Varbūt viņš uzvarētu Virģīnijā visticamāk. Viņš varētu uzvarēt Pensilvānijā. Un tad tev pietrūks tikai viens štats līdz uzvarai vēlēšanās. Bet tā vietā viņi beigās izvirzīs kādu no Kalifornijas vai kādu citu cilvēku, kuram izsakoties šādi, vienkārši atgriežoties pie jautājumu, kur tu iepriekš pieminēji. Es domāju, ka demokrāti un progresīvie ir pret Izraēlu. Es domāju, ka daudz no viņiem zināmā mērā ir antisemīti. Bet es nedomāju, ka Gaza viņiem ir tik svarīga, lai vairumā vietu viņi pieņemtu izšķirošu lēmumu, balsojot par kādu kongresmeni vai politiķi. Varbūt Mičiganā ir citādi, lai nu kā, bet tur tas ir galvenais jautājums, kas viņiem rūp. Tāpēc likt šo jautājumu pašā augšgalā starp tiem, kas jums rūp, manuprāt, ir liela kļūda. Es vienkārši nedomāju, ka amerikāņi par to zina pietiekami daudz, lielākā daļa no viņiem. Vai arī viņiem tas pietiekami rūp, lai tas noteiktu, par ko viņi balsos. Tāpēc ir dīvaini, ka viņi padara to par tik centrālu jautājumu. Un viņi to dara tāpēc, un tam ir sekas, jo progresīvie tam tic. Bet es vienkārši vēl nedomāju, un varbūt nekad, ka tas būs izšķirošs jautājums prezidenta vēlēšanās. Tāpēc ir ļoti dīvaini novērsties no kandidāta, kurš varētu uzvarēt Pensilvānijā.
kuram ir mērena attieksme un kurš salīdzinot ar citiem, salīdzinot ar partijas sociālistiem, diezgan mērens, talantīgs politiķis, kurš varētu uzrunāt piepilsētas parastos cilvēkus, un, manuprāt, tie ir tie cilvēki, kurus jūs visā valstī cenšaties piesaistīt. Bet redzēsim, kas notiks. Jā, es esmu skeptisks, ka tieši viņš būs tas. Jā, zini, lieta ir tāda, ka viņš uzvarēja. Viņš uzvarēja gubernatoru vēlēšanās 2022. gadā Pensilvānijā ar pārliecinošu pārsvaru pār briesmīgu republikāņu kandidātu. Viņš visticamāk uzvarēs arī šī gada pārvēlēšanās ar vēl vienu pārliecinošu pārsvaru, pat ja pret viņu būs labāks kandidāts. Bet, zini, tas ir jautājums, protams, es nedomāju, ka lielākai daļai demokrātu visā valstī tik ļoti rūp Izraela, palestīnieši un Gaza, bet partijas kodolam tas rūp. Zini, šim intersekcionālajam kodolam tas rūp. Tā kā, es domāju, ir krietni par āgru sāk prognozēt 2028 gadu, lai gan varbūt par to mazliet parunāsim. Bet jautājums, par kur es domāju, ir, zini, partijas demokrāti iekšienē. Pēdējos 3 vēlēšanu ciklos partijas vadība ir noturējusi Bernija Sandersa spārnu kontrolē. Viņiem tika liekts 2016 un 2020 gadā, un viņiem nebija iespēja arī 2024 gadā. Vai 2028 gads būs tas, kad Bernija Sandersa spārns Demokrātu partijā beidzot iegūs savu iespēju? Acīm redzot, gudrākā lieta, ko viņi var darīt, ir nekad viņiem to neļaut. Jūs zinat, kontrolēt prezidenta nomināciju, izvirzīt kādu, vai tas būtu Josh Shapiro vai Marylands gubernators. Runājot par Marylandu, kuras gubernators tiek uzskatīts par daudz saprātīgāku. Bet vai viņi to darīs, vai tas notiks atkal? Vai tas varētu notikt vēlreiz partijā, kas ir ļoti novirzījusies pa kreisi, kurā Grēms Platners, neskatoties uz seksa skandāliem, ir ticams senāta kandidāts? Es nezinu, bet vienu es zinu. Šim spārnam ir lielāka vara nekā jebkad agrāk, un lielāka ietekme partijā nekā jebkad agrāk. Un tas var nogremdēt kandidātus, ja vēlas vietējās vēlēšanās un senāta vēlēšanās. Tātad viņu vara tikai pieaugs. Es joprojām nezinu, vai Nacionālā partija var atļaut kādam tādam kandidēt. Man šķiet, ka tas būtu vairāk kādam, kurš spētu apvienot abas puses, varbūt, piemēram, Kalifornijas gubernators, varbūt. Es nezinu. Es šobrīd nevaru iedomāties nevienu citu. Jā, es domāju, ka ir daudz cilvēku, un mēs nezinām, kurš parādīsies un kurš būs nopietns un kurš nē. Ašers izskatās piemērots. Kam it kā ir tas izskats? Jā, es domāju, lieta ir tāda, ka šobrīd ir cilvēki, kas čukst Aleksandrs Ocasio-Cortesai ausī. Tev vajadzētu kandidēt uz prezidenta amatu. Nedomā par senātu, nedomā par atgriešanos pārstāvu palātā. Kandidē uz prezidenta amatu. Kas to lai zina? Es nedomāju, ka ir traki domāt, ka kāds tāds kā viņi varētu uzvarēt prezidenta priekšvēlēšanās, ja ne vispārējās vēlēšanās. Es domāju, ka viņa tiktu pilnībā sagrauta. Varbūt es kļūdos. Cilvēki man saka, ka viņa ir ļoti harizmātiska. Man viņa šķiet diezgan tukšpaurīga. Un tas nav viss. Progresīvas idejas šajā valstī vēl nav populāras, varbūt tās nekad arī nebūs, cerams, ka nekad nebūs. Tāpēc viņi visu savu dienas kārtību apklāja ar eifemismiem. Viņi cenšas jūs maldināt par to, kas patiesībā ir lietas. Sociālisms joprojām nav populārs. Kultūras šarlatānisms, kas ir iesakņojies šajā partijā, lielākajai daļai cilvēku nav pieņemams. Tāpēc Gavins Newsoms izskatās pēc cilvēka, kuram piemīt prezidentam raksturīgas estētiskās īpašības, vai ne? Bet viņam tomēr kaut kas pietrūkst. Viņš joprojām ir pārliecināts kreisais, bet Aleksandra Ocasio-Cortez ir vēl solīt tālāk, vai ne? Es domāju, viņa ir sociāliste. Pat lietot vārdu progresīvs man nedaudz kaitina, bet es to daru, jo tā mēs šajā valstī runājam. Bet mēs šeit runājam par marksistiem. Un es vienkārši nedomāju, ka marksisms būs populārs ziedotāju vidū. Nu, varbūt dažiem, piemēram, Džordžam Sorosam līdzīgajiem, bet es nezinu, vai viņi joprojām ir partijas dominējošais spāns. Redzēsim. Varbūt tas būs atkarīgs no šīm vidustermiņa vēlēšanām. Ja redzi Platneru, paliec līdz galam un zaudē. Vai arī, ja redzi kādus no šiem kandidātiem, kuri ir progresīvi, kuri ļoti attaisno terorismu, kuri, kā zināms, atbalsta visus šos galēji kreisus sociālos jautājumus, zaudē un noliedz tos. Piemēram, senāts, tad varbūt tur būs kāds pārmaiņas, bet es domāju, mums vēl jāskatās. Jā.
Tagad es gribētu pievērsties mūsu politiskās puses skatījumam un nedaudz dziļāk apspriest antisemītisma pieaugumu labējā pusē. Aptauju dati rāda, ka jaunieši labējā pusē izrāda negatīvu attieksmi pret Izraēlu, lai gan ne tādā pašā mērā kā kreisajā pusē. Taču ir skaidrs, ka tas nav tikai Takers Kārsons vai pat vēl trakāk kā Kendis Uenza, kuri uzskata, ka šis ir nākotnes ceļš. Es domāju, vai Megans Kelijs gatavība nostāties viņu pusē un patstāvīgi izvirzīt sazvērestības apsūdzības pret Izraēlu un ebrejiem liecina, ka viņa, un iespējams arī citi uzskata, ka šī ir labējās puses nākotne. Ko tu par to domā? Es nezinu, vai es domāju, ka viņa ir izņēmums tādā ziņā, ka viņa ir gatava pateikt jebko, lai tikai iegūtu dažus klikšķus. Es nedomāju, ka viņa ir principiāla persona vai cilvēks, kurš patiešām ir dzīvi pārdomājis kaut ko no tā visa. Visticamāk, savā dzīvē nav izlasījusi nevienu grāmatu par tuvajiem austrumiem. Un es nesaku, ka viņa ir dumja. Es nedomāju, ka viņai ir zems IQ. Es vienkārši nedomāju, ka viņa ir principiāla persona jebkādā veidā. Savukārt Takers, manuprāt, ir īsts ticīgais un arī citi tādi. Es domāju, mēs visu laiku runājam par to, kā viņiem maksā Katara vai citas valstis, bet zināmā mērā tas patiesībā nav tik svarīgi. Es vienkārši domāju, ka tu vari pārliecināt sevi par jebko, pat ja tev maksā. Un viss, kas man ir svarīgi, ir tas, ko tu saki, vai ne? Galu galā tieši tas ir svarīgi. Tāpēc es domāju, ka viņi redz pietiekami lielu auditoriju, lai tas viņiem būtu izdevīgi, neatkarīgi no tā, vai viņi tam tic vai nē. Tas nevar iespiesties viņa dvēselēs. Bet es neesmu pārliecināts, ka šī auditorija es nezinu, vai jaunieši tiešām nebalso lielā skaitā. Es nepazīstu šo auditoriju. Es domāju, ka liela daļa šīs auditorijas es par to rakstīju savā grāmatā par sazvērestībām kreisajā pusē, bet es domāju, ka tas pats attiecas arī uz labo pusi. Mēs vienkārši runājam par to, cik maz maksā būt antisemītam. Tā ir tā vieta, kur tu patiešām vari ieriebt bumeriem un viņa muļķīgajiem novecojušajiem uzskatiem. Tā ir vienīgā reize, kad tu vari būt tur ārā, būt ass un gūt īstu azartu. Īpaši, manuprāt, jaunie vīrieši var gūt īstu azartu, sakot lietas, kuras viņiem it kā nevajadzētu teikt, bet zini, tam nav nekādu īstu nopietnu seku. Man šķiet, ka liela daļa auditorijas ir tāda. Es īsti nezinu, kāds ir tas skaits. Ir ļoti grūti pateikt, kā šī auditorija darbojas, vai viņi ir ārzemnieki, cik daudz no viņiem ir Amerikas Savienotajās valstīs. Bet tas, ko es zinu, ir tas, ka tas ir nozīmīgs un pietiekams daudzums, lai uztrauktos par nākotni. Es joprojām neesmu pārliecināts. Jā, es vēl neesmu sevi pārliecinājis, ka tā ir kaut kāda īsta spēcīga kustība. Noteikti jūs redzēsiet, ka jaunieši nedaudz pagriezīsies pret Izraēlu. Bet atkal, es vienkārši nedomāju, ka tas ir būtisks jautājums lielākajai daļai cilvēku, kas balso gan jauniem, gan veciem. Es to vienkārši tā neredzu. Vēl. Ziniet, nav šaubu, ka lielākā daļa republikāņu, gan jauni, gan veci, bet acīm redzam daudz vairāk vecāku gadagājumu cilvēku, ir ļoti pro-Izraēla. Kad mēs runājam par evaņģēliskiem kristiešiem vai vienkārši, maga republikāņiem, vai jebkuru citu, kā viņi sevi raksturo, Izraēla ir daudz populārāk. Antisemītisms ir retāk sastopams labējā pusē. Tas, gan drīz pilnībā ir izskausts. Tam īsti nav nekādas klātbūtnes starp valdošo šķiru. Bet es domāju, viena no lietām, ko es pamanīju, un es pārliecināts, ka arī jūs pēc vis tā konflikta. Heritage fondā pirms gada vai vairāk, kad tā prezidents Kevins Roberts, nostājās sava drauga Takers Karlsona pusē. Un tad viss šķita atspēlējamies pret viņu pašu. Un, viņi mēģināja atkāpties no tā, mēģināja izvairīties. Tas bija, tādā kā fórumā šajā grupā. Un mēs redzējām daudz cilvēku, jaunus cilvēkus, kas strādā administrācijā. Šķita, ka tur ir īsta pret Izraēlu vērsta noskaņa. Tā izpaudās dažādos veidos, bet, tā tur bija. To nevar noliegt. Jautājums ir, cik plaši tas ir izplatīts, bet, šādas lietas, ja tās atstāja bez uzmanības, mēdz ieilgt un pieaugt. Tas tur ir. Es domāju, ka tas tur ir. Dažreiz ir grūti to precīzi noformulēt. Es varu nonākt nepatikšanās sakot to, bet es nesaku, ka viņš ir antisemīts vai kaut kas tam līdzīgs. Bet es domāju, ka J.D. Vance ir pret Izraēlu. Es domāju, ka viņš ir labs karavīrs. Es domāju, ka viņš ir labs viceprezidents, tādā ziņā, ka viņš atbalsta prezidentu. Bet daudz lietas, ko viņš saka, man šķiet ļoti aizdomīgas, kad runa ir par vārda brīvību un tam līdzīgām lietām. Viņš šķiet aizstāv vai iestājas tikai par vissliktāko cilvēku tiesībām runāt, kam es arī ticu.
bet tajā pašā laikā viņš to atkal izmanto, pasniedzot tā, it kā kāds viņiem liektu runāt. Zini, itā kāds liektu Takaram teikt to, ko viņš vēlas. Liektu Takaram uzaicināt antisemītu savā raidījumā, tādu īstenu antisemītu kā Fuentes, un sūdzēties par to, it kā būtu pret vārda brīvību. Nē, mums ir tiesības izvēlēties, ar ko draudzēties vai nedraudzēties, arī ar cilvēkiem, kuri ir aizspriedumaini. Mums ir tiesības arī teikt par viņiem jebko, ko vēlamies, bet viņš nekad nešķiet aizstāvam šo tiesību. Tas vienmēr iznāk nesabalansēti. To ir mazliet grūti izskaidrot, jo, manuprāt, viņš ir diezgan viltīgs šajā ziņā. Un Takers ir viņa draugs, mēs visi to zinām. Patiesībā viņš visticamāk ir viceprezidents, pateicoties Takeram Carlsonam. Tāpēc es uztraucos par viņu. Es domāju, ka viņš ir izolacionists, bet man arī nepatīk, jā. Es domāju, ka viņš daudzos citos veidos ir ekonomikas jautājumos drīzāk kreiss. Ir tāda Patrika Bjukenena līnija. Tā vienmēr ir bijusi, un tagad tā ir populārāka nekā jebkad agrāk, jo tā saskana ar protekcionismu, tā saskana ar izolacionismu, protams, un ir daudz lielu atbalstītāju. Es redzēju, kā Cummins Roberts teica, ka viņš vēlētos, lai Bjukenens būtu bijis pareizs visā, ziniet, tajā laikā, kad viņš kandidēja uz prezidenta amatu 90. Kad tas bija. Tas ir ļoti satraucoši, jo, lai gan es tā nedomāju, es uzskatu, ka Patriks Bjukenens nav Davids Dukes. Viņš joprojām ir cilvēks, kurš, manuprāt, ir izteicis daudz apgalvojumu, kas bija aizskaroši ebrejiem. Un zini, es nedomāju, ka viņš ienīda ebreju, kurš sēdēja viņam blakus, bet viņš noteikti tā domāja. Viņš uzskatīja, ka ebrejiem šajā valstī ir pārāk liela vara, un ka ebreji mūs ir ievilkuši un ierāvuši karā. Un mēs runājam par to laiku. Tas bija pirmais Persijas līča karš, kad viņš teica, ka tas ir kā ebreju karš. Jā, tas Amen Corner karš, vai ne? Pareizi. Un klausies, viņš uzrakstīja, zini, tā kā, ja zini, ir tieši līnija no Patrika Bjukenena, kurš uzrakstīja grāmatu, sakot, ka Čerčils bija otrā pasaules kara ļaundars, jā, tieši tā, līdz Takeram Carlsonam, kurš savā podkāstā uzaicina kādu vēl dumjāku cilvēku, kurš saka to pašu un iet vēl tālāk. Jā, kas ir tas rakstnieks? Tagad viņa vārds man izkrīt no galvas. Raksta National Review. Džozefs Sobrans, vai ne? Džo Sobrans, jā, tas bija viens no Viljama Baklija lielajiem mirkļiem. Kad viņš būtībā, ziniet, uzcēla sienu starp Bjukenenu un Džo Sobranu. Un, ziniet, galvenā konservatīvā kustība tad uzrakstīja grāmatu, meklējot antisemītisma pretiniekus. Viņš to jau bija darījis iepriekš ar Džonu Bērču biedrību 60. gados, bet viņš to izdarīja vēlreiz 90. gadu sākumā. Bet es domāju, problēma tagad ir tāda, ka visi zināja, ka Bills Baklijs, mūsdienu amerikāņu politiskās konservatīvās kustības dibinātājs, bija tiesīgs izlemt, kam dot platformu. Mūsdienās internetā izlemt, kam dot platformu, tiek uzskatīts par kaut ko sliktu. Tas tiek uzskatīts par apvainojumu. Izšķirt, kam dot platformu, ir tas, kas mūs atšķir no dzīvniekiem. Es to cilvēkiem saku visu laiku. Es to nesaprotu. Un visi izšķir, kam dot platformu. Tātad cilvēki, kuri runā par to, ka nevajag izšķirt, kam dot platformu, paši to dara savā raidījumā. Viņi uzaicina cilvēkus, kas viņiem patīk, vai cilvēkus, kas viņiem nepatīk, savās vietnēs. Es par to visu laiku strīdos ar cilvēkiem. Mums tas nav jādara. Es domāju par Piersu Morganu, vai ne? Kā viņš izliekas, ka notiek debates starp šiem cilvēkiem un tiem cilvēkiem, bet viņš izceļ visekstrēmākos ebreju nīdējus un noliek viņus vienā līmenī ar cilvēkiem, kuri ir pārdomājuši šos jautājumus un debatē godprātīgi. Tātad šī doma, ka tev ir jāizceļ pats sliktākais cilvēks un jāliek viņu pretī kādam, kurš ir leģitīms, vai arī, zini, cilvēki saka, kas tu esi, lai mums teiktu, kurš ir leģitīms? Mums ir izvēles tiesības, un mēs izlemjam šīs lietas. Tāpēc mēs lasām grāmatas, domājam par jautājumiem vai debatējam. Un izceļot viņus, tāpat kā Takers izcēla Fuentes, mērķis bija padarīt viņu par daļu no galvenās straumes, dot viņam vietu pie galda un leģitīmu diskusiju šajā valstī. Tas bija šīs debates mērķis. Un cilvēki mani izsmēja par to, ka es nevaru runāt par šo vārdu. Jā, tu vari, ja tu viņiem izaicini un viņu neprātu, bet ja tu vienkārši viņus uzliec tur un ļauj viņiem izteikt visu savu muļķību vai nepiemini sliktākās lietas, ko viņi ir teikuši, vai zini viņu patiesās pozīcijas, tad tu vienkārši padari viņu uzskatus pieņemamākus. Katrā ziņā tu mēģini. Tāpēc es domāju, ka izšķiršana, kam dot platformu, ir svarīga. Un mums bija zināma struktūra. Bija avīze Zini, kas izgāja cauri redaktoriem. Varbūt viņi bija aizspriedumaini, varbūt nē, bet viņi tev sniedz atgrieznisko saiti. Viņi par to domāja. Tagad tev tā vairs nav. Patiesībā tev ir stimuls, īpaši podkāstu pasaulē, bet arī tieši saistē, pelnīt naudu un saņemt atlīdzību par to, ka uzaicina visbriesmīgākos cilvēkus, lai viņi saka vistrakākās un naidīgākās lietas. Jo tajā ir nauda. Tādas platformas kā Twitteris, jeb X infrastruktūra, vismaz attiecībā uz cīņu pret antisemītismu, ir ļoti slikta.
Tā noteikti to ir veicinājusi. Es domāju, vairāk nekā tas citādi droši vien būtu noticis. Jā, var jau vainot Al Goru par internetu izgudrošanu, bet, Jā, es domāju, tas patiesībā ir taisnība. Jo vairāk provokatīvu saturu tu vari dot savai auditorijai, neatkarīgi no tā, kur esi, jo labāk tas ir. Jo vairāk klikšķi tu saņemsi, jo vairāk lejupielāžu būs tam podkastam. Un runājot par J.D. Vansu, ziniet, es gribēju pie viņa nonākt mazliet vēlāk, bet patiesība ir tāda, ka manuprāt, ir daudz, kas patīk Vansā kā politiķī. Es domāju, ka ir daudz lietu, kas man viņā patika. Bet, ja tu esi neitrāls attiecībā uz Tucker Carlsonu un viņa antisemītismu, kas bija viņa publiskā nostāja, kad viņš devās uz Turning Point USA, zini, pagājušā gada decembrī, kad Ben Shapiro un Tuckers Carlsons savā starpā strīdējās tajā pasākumā. Un viņš teica, es neizvēlēšos starp abām pusēm, bet kāpēc tas nevarētu būt diskvalificējoši? Protams, mēs gribam, lai tu ieņemtu nostāju šādā jautājumā. Tas taču ir pareizi vai nepareizi? Un ja tu nedomā, ka pastāv atšķirība, ja tev tas nav jautājums par pareizo un nepareizo, tad tev nevajadzētu uzticēt pieņemt jebkādus lēmumus. Viņš nav kautrīgs paust savu nostāju par veselu virkni jautājumu, pat par Eiropas vārda brīvību, vai ne? Vai ko citu vai morāliem jautājumiem. Viņam nav problēma paust savu nostāju. Bet šajā jautājumā viņš ir ļoti izvēlīgs. Tātad man nav nekā personīga pret J.D. Vansu. Viņš šķiet ļoti normāls ģimenes cilvēks, gudrs cilvēks un viss pārējais. Es domāju, ka daudzi no populistiskākajiem tipiem labajā pusē pārvērtē, cik ļoti cilvēkiem ārpus viņa loka viņš būs pievilcīgs. Es nezinu, varbūt man nav taisnība. Es nemēģinu minēt, kurš būs prezidents. Viņš varētu arī kļūt par viceprezidentu, viņš varētu arī kļūt par nākamo prezidentu, ja viņš kandidēs pret AOC vai kādu citu, vai arī, ja viņš iegūs nomināciju. Es domāju, ka cilvēki pārvērtē, cik populārs viņš būs, cik populārs būs viņa politikas un cik daudz personīgās harizmas viņam ir. Un, zini, man ir grūti to novērtēt. Es dažreiz kļūdos ar to harizmas lietu. Es nedomāju, ka Donalds Trumps uzvarēs 2016. gadā. Bet tu nebija vienīgais, kurš tā nedomāja. Tāpēc es esmu pārstājis izteikt prognozes, bet es tomēr uzskatu, ka viņi nedaudz pārvērtē viņa pievilcību. Bet redzēsim, kas notiks. Jā, kandidēt uz prezidenta amatu nav tas pats, kas kandidēt uz jebko citu, ja ir kaut kas, ko esam iemācījušies savā dzīvē, atspoguļojot politiku. Puiši, kuri, ziniet, cilvēki, kuri šķiet kā milži, kad viņi kandidē uz štata amatu vai ir kāda biļetes apakšā, kad viņiem jāaiziet vieniem pašiem uz nacionālās skatuves, tā jau ir pavisam cita lieta. Tātad Giuliani, Freds Thompsons, jā, Giuliani. Atceries Skotu Vokeru? Skots Vokers, jā. Jā. Tā ir pavisam cita spēle. Un, zini, Rons DeSantis nav to izdarījis. Jā. Un arī tas man mazliet atgādina Obamu, bet patiesībā es nedomāju, ka viņam ir tāda harizma kā Obamam, bet, zini, viņš senātā bija tikai 2 gadus. Viņi būtībā pacēla dažu miljardieru Ohio, lai viņš uzvarētu savās vēlēšanās. nav tā, it kā viņam būtu ilga pieredze politikā. Atkal, tas jau neko nenozīmē. Donalds Trumps kandidēja un uzvarēja. Un jūs zināt, Obamam būtībā bija ļoti īsa politiskā karjera, pirms viņš uzvarēja. Tātad tas var notikt, bet mēs nezinām. Un ir grūti būt viceprezidentam, kad tu īsti nevari paust savas pozīcijas. Tu pārstāvi kādu tik mainīga cilvēka kā Donalda Trumpa pozīcijas. Tas nav viegls darbs. Vai viņam būs laiks to darīt, ja viņš gribēs kandidēt nākamreiz? Zini, tas būs interesanti, jo viņam būs jāatbild par visu, ko ir darījis Donalds Trumps, ieskaitot Irānas karu, par ko viņš noteikti negribētu atbildēt. Bet ir grūti nostāties pret Donaldu Trumpu, kad kandidē un teikt, ka tā bija kļūda, jo, kā mēs redzam, Donalda Trumpa joprojām vada šo partiju. Vienkārši pajautā Hubertam Hamfrijam par to, ja vēlies atgriezties un pajautāt viņam par viceprezidentu ar atšķirīgu viedokli par karu, šajā gadījumā Vietnamā 1968. gadā. Jebkurā gadījumā tas ir labs pārējais punkts manam nākamajam jautājumam par Irānu. Aptaujas rāda, ka karš pret Irānu nav populārs, un tā ietekme uz degvielas cenām acīm redzam kaitē Trumpam un republikāņiem tuvojoties vidustermiņu vēlēšanām. Es nelūkšu tev paredzēt, ko Trumps darīs, jo tas vienmēr ir muļķu spēle. Bet vai tu domā, ka konflikta izbēgšana ar tādu veidu vienošanos, par kādu publiski runāts, kas, manuprāt, varētu un tiks raksturot kā amerikāņu centienu neveiksme un zināmā mērā Irānas atbrīvošana no atbildības,
Kā tas varētu palīdzēt Republikāņu partijai? Vai, neatkarīgi no tā, ka ļaut islāmistu režīmam izvairīties no atbildības, būtu katastrofa Amerikas interesēm? Vai tu domā, ka Trumpam šobrīd būtu izdevīgāk tā rīkoties? Vienkārši turpināt savus centienus panākt Irānas draudu izbeigšanu, nevis pieņemt vienošanos, par kuru būtībā visi zina, ka Irāņi to neievēros. Ir grūti pateikt. Es teiktu, ka vēlēšana negatīvās sekas, kas saistītas ar karu pret Irānu, Trumps jau ir uzņēmis uz sevi. Tās jau ir iestrādātas viņa negatīvajā tēlā. Tāpēc aiziešana tagad vājinātu viņa atbalstu to cilvēku vidū, kuriem tas patīk, tas izskatītos pēc kapitulācijas. Tas izskatītos, ka viņš rīkojās kā Obama un bija vājš. Es domāju, ka tas būtu briesmīgi Amerikas prestižam. Mēs zinām, ko dara Irāņi. Viņi velk šīs lietas garumā. Viņi to dara visu laiku, jo zina un domā, un varbūt viņiem ir taisnība, ceru, ka nē, ka viņi var izturēt ilgāk nekā Donalds Trumps, ņemot vērā degvielas cenas un iekšpolitiskos spiedienus. Mums tuvojas vidustermiņa vēlēšanas. Viņi apzināti iekļauj Hezbollah savos darījumos, jo tad viņi var dot norādījumus Hezbollah uzbrukt Izrēlai. Un kad Izrēla atbild, kā to darīt jebkura normāla valsts, viņi var teikt, paskatieties, kas notika. Tagad viņi vēl vairāk paildzina šo procesu. Tātad viņi to dara nepārtraukti jau 4 administrācijas pēc kārtas, es domāju. Un tad tas palīdz viņiem izdzīvot, un tas viņiem izdodas. Es domāju, ka Donalda Trumpa es personīgi gribu, lai viņš izbeidz šo režīmu. Es nezinu, vai tas ir iespējams, bet es domāju, ka padoties viņiem tagad arī nav nekāda politiska ieguvuma. Jā, degvielas cenas ir augstas un tas sāpēs. Bet aiziešana tagad, manuprāt, ilgtermiņā būtu briesmīga republikāņiem, briesmīga viņam, briesmīga pasaulē. Tāpēc viņam ir jāizdara darbi līdz galam. Darbs. Viņam bija 4 galvenie punkti, kad viņš sāk šo lietu, vai tieši pirms tam, ko viņš vēlējās no Irāņiem. Īpaši pirmais – kodola jautājums. Tas ir jāatrisina, citādi mums atkal būs jāatgriežās pie tā. Tas vienkārši izskatās pēc pilnīgas neveiksmes, un visi viņu kritizēs par to, ka tā ir neveiksme. Un tas nebūs labi ne republikāņiem, ne viņam pašam politiski. Tā ir. Ko kara nepopularitāte nozīmē jaunajiem izolacionistiem labajā spārnā? Viņi apgalvo, ka runā vairuma vārdā, un demokrāti vienprātīgi iebilda pret karu. Bet vai viņi patiešām, vai šī opozīcija galvenokārt bija balstīta uz partizānu interesēm vai naidīgumu pret Izraēlu, vai jūsuprāt, piemēram, DJD Vansa spārnam Republikāņu partijā vispār ir kāds pamats, vai arī viņu nostāja galu galā ir pareizā? Nevienam karam nav tikai pozitīvu pušu, vai ne? Cilvēki mirst, tas ir postoši. Tu nezini, kas notiks tālāk. Parasti tas aiziet virzienos, kurus tu nekad neesi iedomājies. Tāpēc būt izolācijā ir diezgan viegli, jo vienmēr notiek kaut kas briesmīgs, par ko var sūdzēties. Bet runājot par kariem, es domāju, ka šis karš jau ir izcīnīts. Militārā daļa bija nebijusi. Es domāju, viņi iznīcināja Irānu, kas izrādījās papīra tīģeris. Ķīnas ieroči izrādījās neefektīvi. Krievijas ieroči izrādījās neefektīvi. Ideja, ka mēs nekad nevaram rīkoties savās interesēs, jebkur pasaulē, ir viņa nostāja. Un es vienkārši nespēju iedomāties, ka tas būs populāri. Ja naftas cenas nebūtu tik augstas, acīm redzot, tās ir. Es vienkārši nedomāju, ka tam būtu tik liela ietekme uz politiku vai vēlēšanām. Un es vienkārši nedomāju, kad jūs cilvēkiem aptaujās jautājat, vai mēs esam uzvarējuši karā. Lielākā daļa cilvēku saka, jā, mēs esam uzvarējuši karā. Viņi vienkārši ir pret mūsu iesaistīšanos Irākas dēļ, naftas cenu dēļ un tāpēc, ka viņiem nepatīk Donalds Trumps. Es domāju, ka lielā mērā, ja to darītu Baidens, es vienkārši nedomāju, es domāju, ka tas būtu daudz populārāk, jo daudz republikāņi ar to samierinātos un daži demokrāti ar to samierinātos. Bet es īsti nezinu, kā atbildēt uz šo jautājumu. Es joprojām neticu, ka izolacionisms ilgtermiņā būs populārs lielākās daļas amerikāņu vidū. Īpaši, kad viņi redzēs, ko Irāna var izdarīt ar kodolieročiem, vai padomās par to. Bet jā, ir grūti pateikt laikam. Tā ir mana atbilde. Es gribu uzdot vēl vienu jautājumu par Vensu, kurš, ja ticēt, pārāk agrīnajām aptaujām, joprojām ir galvenais pretendents, lai aizstātu Trumpu.
Vai tavuprāt viņam būtībā nāksies atteikties no Takers Karlsons, ja viņš gribēs būt nopietns kandidāts 2028. gadā? Es domāju, acīm redzot, Trumps daudz ko noteiks par to, kas notiks 2028. gadā. Un viņš, tā kā jūs redzat, viņš spēlē ar Vensu un Marko Rubio, kuram ir uzticēti visi šie amati. Viņš, ziniet, atkal ir tāds kā Henrijs Kisingers Amerikas ārpolitikā. Bet vai Vensam ir jāmaksā cena, lai spēlētu lielajā līgā? Vai jūs domājat, ka viņš var vienkārši izvairīties un būt neitrāls attiecībā uz Karlsonu mūžīgi? Ja šīs pilsoņu karš izcelsies, es nezinu, vai Marko Rubio kandidētu, piemēram, ja Donalds Trumps teiktu, ka J.D. Vensam jābūt prezidentam. Es domāju, ka ar to viss būtu skaidrs. Donalds Trumps saka, ka Vens saņems nomināciju. Bet ja tas nenotiek un Donalds Trumps saka, cīnieties par to, tad būs pilsoņu karš starp vairāk uz establishment orientētiem republikāņiem un vairāk populistiski noskaņotiem republikāņiem. Un, ja J.D. Vents sāktu kritizēt Takeru Karlsonu, tas, manuprāt, viņam priekšvēlēšanās nenāktu par labu. Tā viņš nonāktu ļoti sarežģītā situācijā, un viņš mēģinātu no tās izvairīties, un varbūt viņam tas arī izdotos, es nezinu. Bet, ja Donalds Trumps viņam vienkārši piešķir šo vietu, tad, manuprāt, viņam tas nebūs jādara. Pareizi. Tātad es domāju, tas ir tieši tagad. Zini, tas ir grūti. Kā mēs teicām, būt viceprezidentam bija grūti. Tātad tu īsti daudz neko nedari, vai ne? Marko Rubio dara daudz. Marko Rubio ir iesaistīts gandrīz katrā nozīmīgā jautājumā. Ir daudz ārpolitikas jautājumu, protams, bet viņš vienmēr šķiet tur, izsaka argumentus, ļoti skaidrs morāls argumentus. Ne viss, ko viņš ir teicis, ir bijis perfekts, bet viņš ir bijis daudz iespaidīgāks. Un varbūt tas vienkārši ir tāpēc, ka J.D. Vensam nav iespējas, ziniet, nav iedots tie darbi, kuros viņš varētu izteikt šos argumentus. Bet, acīm redzam, viņam ir zināms impulss. Mēs joprojām esam pašā sākumā, tāpēc es ceru, ka es dodu priekšroku Marko Rubio, protams, salīdzinājumā ar J.D. Vansu. Bet viss ir atkarīgs no tā, ko vēlas Donalds Trumps. Kāds bija tas filmas fragments, kur viņš iemet baseina kiju un saka, izcīniet to. Viņš to salauž un saka, lai viņi izcīna to savā starpā. Ja tas notiks, es domāju, ka jūs redzēsiet kaut ko līdzīgu mazam pilsoņu karam, un tas varētu kļūt diezgan neglīti republikāņu partijas iekšienē. Jā. Uz brīdi atgriezīsimies pie kreisā spārna. Un, ziniet, šķiet, ka, ja seko tam, kas notiek kreisajā nometnē, tur vērojama zināma sociālisma, varbūt pat komunisma atzimšana. Zors Mamdānī popularitāte, ziniet, neskatoties uz to, ka viņa politika, viņa ierosinātā politika ir absurda, bet tas baro reālu viedokļu straumi, kreisajā pusē, ne tikai tos trakos, kuri aplaudē veselības aprūpes vadītājas slepkavībai. Bet šķiet, ka ir zinām šīs tendences atzimšana. Tātad mans jautājums ir, vai Mamdonijs un viņa fenomens ir tikai vienreizējs gadījums, tādā dziļi zilā anklāvā kā Ņujorka. Vai mēs redzēsim vēl vairāk šādu gadījumu, vai marksisti, es domāju, tu jau man teici, un es piekrītu tev, es nedomāju, ka amerikāņu tauta pieņēmis marksismu, bet demokrāta partija, zini, varētu. Mūsdienās daudzi demokrātiskie sociālisti uzvar priekšvēlēšanās. Ko tas liecina par mūsu situāciju? Es domāju, ir skaidrs, ka cilvēki ir nezinīgi par komunismu un nezinīgi par marksismu. Zini, viņi nezina 20. gadsimta vēsturi vai jebkādu citu vēsturi. Bet vai mums vajadzētu to tik ātri noraidīt, zini, tik vieglprātīgi? Vai arī mums atkal būs jācīnās par brīvajiem tirgiem un brīvību kopumā? Nē, es to nenoraidītu. Es domāju, ka pilsētu teritorijās mēs redzam daudz sociālistu, kas kandidē un uzvar pilsētas domas vēlēšanās, mēra amatos un citos amatos. Daudzi jaunieši tiek piesaistīti sociālismam, kā tas vienmēr ir bijis, jo tā ir ideālistiska revolucionāra ideja, kur ir ļoti viegli saprast no morālā viedokļa. Mēs vēlamies, lai visi būtu taisnīgi. Mēs vēlamies, lai visiem būtu iespēja. Tas viss, kamēr kapitālisms un brīvā tirgus idejas ir daudz abstraktākas un grūtāk pārdodamas. Tā tas vienmēr ir bijis, ziniet. Es šodien grasījos rakstīt sleju par lielo farmācijas uzņēmumu aizstāvēšanu. Ziniet, neviens jaunietis nevēlas to dzirdēt, bet tā ir patiesība, un to ir ļoti grūti pārdot. Tāpēc es to uztveru ļoti nopietni. Es domāju, jūs saprotat. Un šāda veida radikālisms kļūs arvien populārāks.
Tāpēc padomājiet par demokrātiem, kuri vēlas iznīcināt augstāko tiesu. Viņi vēlas iznīcināt elektoru kolēģiju. Viņi padara demokrātiju daudz tiešāku, un, manuprāt, tas rada pamatu daudz sociālistiskākai kustībai. Tātad, es domāju, ka tā ir nopietna problēma. Un es neesmu pārliecināts, ko jūs varat darīt šajā sakarā. Ja, piemēram, ir Mamdani un runa ir par pilsētu, kur ir daudz kapitālistu un daudz ebreju, vai ne? Es tur uzaugu, un viņš joprojām uzvar. Tas ir kaut kas, par ko padomāt. Šī ir pasaules centrs daudzos veidos. Un viņš uzvarēja, un tādi cilvēki kā viņš. Tāpēc es to uztveru ļoti nopietni, jā, un es domāju, ka tā galvenokārt ir problēma jauniešu vidū. Tāpēc varbūt, kad viņi kļūs vecāki, viņiem būs jāmaksā nodokļi, būs savi uzņēmumi un dzīve ies uz priekšu, viņi mainīs savas domas. Lai gan tas nevienmēr tā notiek. Es domāju, cilvēki uzskata, ka kļūstot vecākam kļūst konservatīvāks. Tā nav. Parasti tā tiešām nav taisnība, vai ne? Es domāju, ka cilvēki daudzos veidos pieturas pie savas jaunības politiskiem uzskatiem, bet redzēsim. Nu, zini, ja ir kaut kas, ko esmu iemācījies žurnālistikā, tad tas ir tas, ka cilvēki tic tam, kam viņi grib ticēt. Un ja kas, tad zini, tā arī ir. Atbalsta vilnis Mamdani kungam šķita nākam no tādas kā neveiksmīgas, zini, elitāras izglītotu cilvēku klases. Zini, visi šie cilvēki, visi šie jaunieši, kuri iegūši dārgas izglītības, un tagad, zini, īsti labi nedzīvo. Viņi nevar, zini, dzīvot Manhattanā tā, kā viņi vēlētos, tāpēc bezmaksas lietas viņiem izklausās pievilcīgi. Tāpat kā tas vienmēr ir bijis ļoti nabadzīgiem cilvēkiem. Un tā ir taisnība. Es domāju, ka daudzas viņa balss nāca no vietām Bruklinā, Kvīnsā un Manhattanā. Kas bija noteikta veida, noteikts sabiedrības slānis. Savukārt pirms daudziem gadiem, kad Giuliani uzvarēja, viņa balss nāca no Staten Island, Kvīnsa un strādnieku šķiras rajoniem Bruklinā, kur šādi iedzīvotāju grupu vairs īsti nepastāv kā agrāk. Tā ka jā. Tā ir cita Ņujorka. Tā Ņujorka, kas ievēlēja Rudī Giuliani, jau sen ir aizgājusi. Jā, un tā ir daudzās pilsētās, jo būtībā tās ir domāts bagātajiem un nabagajiem. Un tad ir šī dinamika, par kur cilvēkiem nepatīk runāt, bet ziniet, sarkanā un zaļā alianse. Ziniet, ir daudz cilvēku, kuri būtībā ir islamisti vai islāmisma atbalstītāji, kuri ir ļoti ieinteresēti tajā skolās un akadēmiskajā vidē, bet arī šo kopienu iekšienē. Kā jau teicu, es nedomāju, ka tas ir pats svarīgākais jautājums lielākajai daļai cilvēku, bet tas ir ļoti svarīgs šai mazākumam. Un tas arī ļauj vairāk izpausties antisemītismam, jo progresīvi noskaņotais kreisais jūtas tā, ka šis ir upuris. Jūs zinat, tas ir tas. Upuru klase, viņi vienkārši sanāk kopā. Jūs viņus redzat kooperatīvā Park Slope ar savām kefijām un sarkaniem matiem. Daudziem cilvēkiem tas nešķiet loģiski, bet man tas ir saprotams, jo tā tas ir bijis jau kopš 70 gadiem, kad PLO un vācu komunisti kopā veic terorāktus. Es nesaku, ka šie cilvēki ir tieši tādi paši, bet viņiem ir tā pati alianse starp šiem diviem spēkiem. Un tas notiek arī pilsētu teritorijās, un tas ir bīstami. Un tāpēc ir daudz kandidātu, kuri, piemēram, neapmeklēs Izraels dienas parādi, bet pieņems jebkuru radikālu ideju, kāda vien pastāv. Tātad viņi ir tikai demokrātiskie sociālisti, līdz brīdim, kad viņiem tas vairs nav izdevīgi. Un tad viņi vienkārši kļūst par parastiem komunistiem. Un, manuprāt, cilvēkiem par to vajadzētu uztraukties. Bet viņi neinteresējās par vēsturi. Es nezinu. Es tiešām nezinu, kā to labot. Es nedomāju, ka viņi to nezina. Es domāju, ka viņiem vienkārši nerūp, un viņi netic, ka tas ir tas pats. Un viņi grib to izmēģināt vēlreiz. Un šī būs mūsu bērnu un mazbērnu cīņa, un tā tālāk. Jo tas vienkārši turpina parādīties no jauna. Jā. Es gribu pievērsties citai tēmai, lai nonāktu pie pēdējā, par ko vēlos runāt, proti žurnālistikai un tam, kas ar to ir noticis mūsu laikā. Mums ir vesela jauno žurnālistu paudze, īpaši galvenajos medijos, kuri uzskata, ka aktīvisms ir žurnālistika. Viņi ir indoktrinēti ar visām šīm tā sauktajām woke teorijām, un pat principā nav ieinteresēti objektīvās patiesības meklējumos. Viņi vienkārši vēlas paust to, ko paši grib pateikt, un viņus motivē politiskā ideoloģija. Un nav labāk piemēra tam, kā laikraksts New York Times, un tas ir nonācis līdz tam, ka New York Times ir gatavs publicēt to, ko esmu nosaucis, un arī daudz citu par asins apmelojumu pret Izraelu. Tas vairs nav tikai jautājums par neobjektīvu atspoguļojumu,
pret Izraēlu. Tagad viņi publicē rakstus, piemēram, Nikolas Kristofs slēju, 3000 vārdu slēju, kurā cits starpā tiek apgalvots, ka izrēlieši apmāca suņus, lai tie izvarotu palestīniešus, kas ir neprātīgi un nav apstiprināts izņemot Hamas avotus. Un tomēr viņi to atbalsta, un es domāju, ka ir vērts par to sīkāk runāt. Bet viena no lietām, kas mani pārsteidza šajā strīdā, bija tā, ka, lai gan tas bija ļoti nozīmīgi cilvēkiem, kuri vienā vai otrā veidā rūpējas par Izraēlu, es neesmu pārliecināts, ka tas patiešām sasniedza plašāku sabiedrību. Zini, tas nekļuva par lielu jautājumu ārpus šīs vides. Pasaule turpināja iet uz priekšu un neteica pagaidi. The New York Times tikko pati sevi uzspridzināja. Zini, es domāju, ka daudz cilvēku vienkārši nebija tik ieinteresēti, kā tu saki, daudziem cilvēkiem nav tik svarīgs tuvie austrumi un ārpolitika. Bet es domāju, ka viņiem vajadzētu uztraukties par lielāko žurnālistikas institūciju šajā valstī, kas publicē asins apmelojumus un aizstāv tos. Žurnālistiskā notiek degradācija tādā ziņā, ka, kā tu saki, agrāk tā bija tendencioza. Es vairākus gadus strādāju diezgan lielā avīzē, un tā bija tendencioza. Redaktori bija tendenciozi, reportieri bija tendenciozi un tā tālāk. Ir atšķirības starp tendenciozitāti, aktīvismu un patiesības trūkumu. Mums bija šis stāsts par slepenu vienošanos ar Krieviju. Par to nebija nekādas atbildības. Lielākā daļa cilvēku, kas tajā bija iesaistīti, joprojām strādā savos amatos vai ir ieguvuši vēl labākus darbus, pelna vairāk naudas. Un viņi neatdeva Pulitzer balvas. Nē, Breta Kavanaugh gadījumā tie cilvēki joprojām ir turpat. Neviens par to nav samaksājis. Ja par kaut ko nav jāmaksā cena, nākamreiz to izdarīt kļūst vieglāk. Tātad kāda cena? Nikolas Kristofs droši vien atkal par to saņems Pulitzer balvu, Niks Kristofs droši vien atkal par to saņems Pulitzer balvu. Un pat, ja tas pārkāpa katru žurnālistikas ētikas normu, es paskatījos, es apmeklēju žurnālistikas ētikas kodeksa vietni un pārbaudīju tās pa vienai. Zini, pārliecinies, ka tavi avoti nav, ar kādu slēptu nolūku. Zini, ja es pirms 20 gadiem atnestu redaktoram stāstu, kurā teikts, ka šiem cilvēkiem ir suņi, kas izvaro cilvēkus, viņš teiktu, tu esi traks. Pieaicināsim kādus ekspertus no kinoloģijas kluba vai kā tam līdzīgi un paskatīsimies, vai tas vispār ir iespējams. Bet nē, viņi vienkārši to publicē, un tad viens no viņiem tā kā mājienā norādīja, ka tas it kā ir pieļaujami, jo tas ir viedokļu sadaļā, bet tā nav taisnība. Viedokļu rakstu autors, un es to daru jau diezgan ilgu laiku, zini, un vismaz manā skatījumā mums joprojām ir jāievēro žurnālistikas noteikumi attiecībā uz pierādījumiem un patiesību. Mums vienkārši ir savi viedokļi. Un viņš pasniedz visu to rakstu tā, it kā tas būtu nopietns žurnālistikas pētījums, lai gan izmantoja 2 Hamas propagandistus un virkni anonīmu avotu. Mēs pat nezinām, vai viņi vispār eksistē. Viņš tos varētu arī izdomāt, cik man zināms, jo es viņam neusticos. Tāpēc es vienkārši nesaprotu, kā redaktors nevarēja pateikt, ka tas ir neprāts. Bet es domāju, ka notiek tas, ka viņu auditorija, viņu labi pelna. The New York Times klājās labi. Un viņu auditorijai šādas lietas ir pieņemamas, jo viņi vienkārši grib dzirdēt to, ko paši vēlas dzirdēt. Viņi negrib dzirdēt patiesību. Tas notiek bieži, tas notiek arī labējā pusē. Un daudz no šiem podcasteriem ir tu zini, ar to ir slaveni. Bet The Times to dara jau kopš 30. gadiem un zināmā mērā, vai ne? Un viņi ar to tiek cauri un turpinās iegūt Pulitzer balvas, un tas neko nemainīs. Viņai nezaudēs daudz abonentu vai vispār nevienu. Varbūt viņi pat iegūs jaunus, cik man zināms. Es domāju, Viņu bizness ir tas, kas beigās patiešām ir svarīgs. Jā, es domāju, klausies, Times tika dibināts kā galveno biznesa aprindu, tu zini, laikraksts 19. gadsimtā. Šodien viņa biznesa plāns ir uzrunāt kreisos. Es domāju, 90 līdz 95% viņu lasītāju ir liberāļi un demokrāti vai arī raksturo sev kā kreisos. Tie ir viņu paši dati. Zini, es nedomāju, ka viņi būtu to izdarījuši, ja viņi būtu atteikušies. Zini, ja viņi būtu atsaukuši Kristoferu Slēju, kas, ja viņiem būtu kāda integritāte, viņi to būtu izdarījuši, vai arī tas viņiem būtu maksājis abonentus, tas viņus būtu iznīcinājis. Labi, tagad noteikti. Zini, un tāds ir tavs. Tava auditorija droši vien to zina šo, bet varbūt citi to nezina. Dziļi iesakņojusies antisionistiskā nostāja laikrakstā The New York Times, kas aizsākās jau ar tā otro īpašnieku. Un ģimene, kurai tas piederēja, vienmēr bija pret Izraēlu, pret sionismu. Viņi nicināja, kā zināms, Austrumeiropas ebrejus, kur ieradās šajā valstī.
Es zinu, ka šodienas redaktors par to nedomā, bet pastāv tradīcijas. Tas ir nepārtraukts process. Jā, Viņš patiesībā ir vairākas paaudzes attālināts pat no tā, lai būtu kaut vai asimilējies ebrejs. Tad, tagad viņa tāda vairs nav, bet tā noteikti ir viņa domāšana. Un tu atceries pirmo reizi tieši pēc 7. oktobra, es domāju, tas bija tikai varbūt nedēļu vēlāk, kad Izraela pirmo reizi atbildēja, islāma džihāds nejauši trāpīja slimnīcai raķeti, viņi vainoja Izraelu. Viņiem nebija neviena, kas apstiprinātu šo stāstu, viņiem pat nebija nevienas fotogrāfijas. Tāpēc viņi ielika attēlu ar citu degošu ēku vai kaut ko tam līdzīgu, kas cilvēkus apmānīja, liekot domāt, ka tā ir ēka, kuru Izraela ir trāpījusi. Tātad, un viņi bija pirmie, kas vienkārši izmantoja Hamas sniegtos skaitļus, ziniet, bez jebkādiem jautājumiem. Tātad tas jau ir vairāk nekā aizspriedumi, tas ir aktīvisms. Un tāpēc tas, ziniet, un Kristofs, viņš ir tāds, tas cilvēks ir vienkārši apsmieklis. Godīgi sakot, viņam ir bijuši arī citi lieli stāsti, kurus viņš ir pilnībā izgāzis. Patiešām lieli stāsti. Un viņš vienkārši turpina tā, it kā viss būtu kārtībā. Un neviens, ziniet, par to nav nekādas atbildības. Nav nekādu seku, ziniet, viņš droši vien vēl saņems Pulitzer balvu. Nedēļu pirms viņš publicēja šo stāstu, es domāju, ka The New York Times ieguva Pulitzera balvu par to, ka parādīja to bērnu ar cerebrālo trieku un izlikās, ka viņš cieš bādu Izraēlas blokādes dēļ. Un viņi ieguva Pulitzera balvu. Neviens par to neatbildēja. Jā. Tas jau kaut ko briesmīgi pasaka par žurnālistiku, bet, zini, tāpēc arī mūsu valsts ir tik sašķelta. Cilvēki vairs nelasa, neskatās, neklausās. Vienas un tās pašas lietas. Bet zini, kad viena puse aiziet pilnīgi galējībā, kāpēc lai kāds, kurš nav ieinteresēts kreisajā pusē, vai tādi kā mēs, kuriem maksā, lai lasītu visu, kāpēc lai viņi to darītu? Kāpēc lai kāds lasītu Times, kāpēc lai kāds tam pievērst uzmanību, un kāpēc lai viņiem rūpētu kāds, kurš nav viņu ideoloģiskajā pusē? Es domāju, ka tā ir tā briesmīgā dinamika. Tā ir traģēdija, jo šī laikraksta kvalitāte patiesībā ir neticami augsta. Piemēram, paskatieties uz viņu mākslas sadaļu, vai arī viņiem ir tāda iespēja veidot starptautisku atspoguļojumu, kāda ir ļoti maz laikrakstiem. Un tā vietā, lai to darītu, viņi iznīcina savu reputāciju. Es vainoju tradicionālos medijus pie tā, ka podkāstu veidotāji kļūst populāri, jo pastāv uzticības vakums. Neviens vairs neusticās medijiem. Lai ko viņi teikt, patiesībā, ja es lasu Time rakstu, agrāk es mēdzu lasīt starp rindām. Tu zini, kā mēs to agrāk darījām? Un tu domā, viņi ir tendenciozi, bet tu kaut kā varēji izlobīt patiesību, zini, atšifrējot, ko viņi saka. Tagad es pat nezinu, vai vispār kaut kas ir patiess. Un es ar to nodarbojos profesionāli. Es varu iedomāties, ka kāds tur pasaulē viņiem netic. Tātad šis cilvēks sāk meklēt citus avotus, un viņš atradīs tādu, kas viņam vienmēr saka to, ko viņš grib dzirdēt, vai arī ir aizraujošāks, jo tajā nodarbojas ar sazvērstības teorijām, vai vēl kaut kādā veidā. Un tāpēc tā ir milzīga problēma sabiedrībā, jo mums ir vajadzīga informācija, kurai varam uzticēties. Es neusticos The New York Times. Es neusticos The Washington Post. Es neusticos CNN. Es nezinu, kam uzticēties. AP, Reuters. Patiesībā nav neviena, kam varētu uzticēties. Un tā ir liela problēma. Ar šo nepārāk priecīgo noskaņu, Dēvid, liels paldies, ka pievienojies mums. Kur mūsu skatītāji un klausītāji var sekot līdz tavam darbam? Washington Examiner esmu es, Davids Harsanji, Davids Harsany, vietnē X, ja vēlaties redzēt, kā es skaļi sašuctu par visdažādākajām lietām. Labi, lieliski, viņiem noteikti vajadzētu to darīt, un lasiet Dēvida rakstus. Mēs arī vēlamies pateikties mūsu auditorijai. Lūdzu, atcerieties klausīties Jonatana Tobina ikdienas izdevumu katru dienu, kuru varat dzirdēt jebkurā vietā, kur klausāties podkastus. Un neatkarīgi no tā, vai klausāties mūs kādā no tiem, vai skatāties mūs turpat, vai skatāties mūsu tiešraidē, Facebook, X vai JNS TV, lūdzu nospiediet patīk un vai abonējiet JNS. Nospiediet zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus, un atstājiet mums labas atsauksmes. Lūdzu, rakstiet mums uz thinktwice@jns.org un pastāstiet, kur skatāties vai klausāties šo raidījumu un ko par to domājat. Un atcerieties, turpiniet lasīt un domāt patstāvīgi. Tiekamies atkal nākamnedēļ.